Būt par mani viegli nav, ķemēties un mazgāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skula kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Ride! Oh, ride! Wow! Henry, tagad ir mana kārta būt kovbojam. Nekā, tu vari būt kovbojs savā dzimšanas dienā, kas būs pēc 5 mēnešiem. Aidā, tu knišļa zirgs, kas vainas? Šķiet, man izkrita zobiņš. Es to nolikšu zem spilvena, un zobu feja atnesīs man naudiņu. Es zaudēju zobu pirms tevis. Vai nav jocīgi? Nē! Negantais Henrijs un zobu feja. Tas nav godīgi. Es esmu vienīgais, kuram vēl ir visi zobi. Citiem kāds jau izkritis. Visiem citiem. Kaprīzā Margareta, rupjais Ralfs, graznā Gurinda, aerobiskais Els, ņaudulis Viljams, dzirdošās Soraja un pat pinkainais kaķis. Tagad zobu zaudējis arī Pīters. Kāds kauns! Henry, vai gribi vēlreiz apskatīt manu zobiņu? Nepārāk. Kā domā, vai zobu feja iedos man 50 pensus? Ja gribi, palīdzēšu. Tev dabūt vairāk naudas. Paldies, nevajag. Bet vai vari nobildēt manu zobu? Izsniegšu pa bildei mammai, tētim un visiem maniem draugiem. Rimsties, neesi negans, Henry. Tev nekas nenotiks, ja nobildēsi zobu. Tad es to ielikšu aploksnē zobu fejai. Es nebiju gatavs. Kā tev neiet? Man jāizkritina zobs. Kustieties, zobi! Grīļojieties! Neiedzīgie zobi pat nesakustas, pie smaganām ir kā pielīmēti. Katram zināms, jo vairāk saldumu apēd, jo ātrāk bojājas zobi. Tas prasīs veselu mūžību. Bet tev negaršo īris, Henry. Nē, jo tie vienmēr ieķer zobos. Tātad tajos varētu ieķerties zobi. Ļoti gudri. Nu, sanāk. Es nevaru atvērt muti. Palīgā! Ko? Ak, palīdzēt? Protams! 1, 2, 3! Visi uz vietas. Henry! Es tev nemelošu, Bērt. Tā ir mana konfekte, un es tev to metu. Par to esmu pelnījis pa muti, vai ne? Nezinu. Padomā, vai tev nešķiet, ka apmētāšana ar konfektēm ir necieņas izrādīšana? Nezinu. Tici man ir. Ja tu man iedotu pa muti un izsistu zobu, es neiebilstu. Patiešām. Nezinu. Nu, sanāca? Nē. Labs ķēriens. Viens zobs. Tas ir viss, kas man vajadzīgs.
Sākam operāciju Dzeroklis. Henry, ko tu dari? Daru? Neko. Man šķita, ka Pītera istabā kāds ir, un es gāju paskatīties. Es taču negribu, ka manam brāļukam kas notiek. Skaidrs. Ej atpakaļ uz savu istabu un gulli. Laba doma. Ver vaļā maciņu zobu feja. Kur mana nauda? Mam, tēt, Henry! Zobu feja atstāja man veselu mārciņu. Ko? Veselu mārciņu? Nav godīgi! Zobu feja mani piešņāca. Mām? Jā, Henry? Teiksim, kādam izkritis zobs, bet viņš to pazaudējis, un tas nav nonācis zem viņa, bet zem kāda citas pilvena. Vai šis kāds tāpat dabūtu zobu fejas naudu? Tu gribi man ko pasacīt, Henry? Nē, vienkārši interesējos. Hibernētiski, hipotētiski. Un es domāju, zobu feja zinātu, kuram izkritis zobs. Kā? Pēc šķirbas. Pareizi. Man jāiet. Henry! Sēdēšanai neiedzīga vieta. Ja nāc pie manis, zvani pie durvīm, lai varu neatvērt. Ārkārtas situācija. Man vajag tavus zobus. Ko? Tavus neīstos Drakulas zobus no visu svēto dienas tērpa. Tagad skaidrs. Un ko tu par tiem piedāvā? Piedāvāju. Gribi apelsīnu sulu? Vai gribu apelsīnu sulu? Vai gribi apelsīnu sulu? Pavēlniec. Jā, pateicos, Henry. Tas būtu jauki. Lūdzu, ieliec tajā citronu šķēlīti. Citronu šķēlīti? Tev tos zobus vajag, vai ne? Zīmīte ar pateicību. Būt pieklājīgam nekad nenāk par ļaunu. Varbūt viņa atstās vairāk naudas. Man ir zobi un šķirbiņa. Cik gudra gan zobu feja var būt? Ko? Rokā esi zobu feja. Pūka? Jā, laiks saņemt naudiņu. Mārciņa! Es apmānīju zobu feju. Ko? Nauda ir no gumijas. Tas nav godīgi. Kur īstā nauda? Henry, tūlīt pat nāc lejā. Nāku, mam. No zobu fejas. Labs mēģinājums, Henry. Henry, nopietni, lejā. Dumjā zobu feja. Henry, kāpēc abas saldumu burkas tukšas? Pūka! Kāds kauns! Tu izēdi visus saldumus. Nemēģini vainot pūku. Es zinu, ka tas bija tu. Nekādu saldumu veselu mēnesi. Ko? Nē, tā nevar. Tēt, pasaki mammai, ka tā nevar. Es teiktu 2 mēnešus.
Tas nav godīgi. Ko es ēdīšu starp ēdienreizēm? Paņem šo augli. Ai. What? Kas? Šķiet? Jā, zobs izļurkājies. Oh, it does look Tā wobbly. izskatās gan. Izskatās, tas jau gandrīz ir laukā. Pagaidiet, līdz to ieraudzīs skolas biedri. Tagad zobu fejai būs jāmaksā ragā. Vēl vienu kodieniņu. I've swallowed Es to noriju. Nē! Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisors Toms Veismanis, lasīja Pēteris Šogolovs.